Mīļie, mūsu šīs dienas tēma ir Tev pietiek ar vienu minu. Šodien bija garš lasījums, bet šajā garā lasījumā ir dziļas domas, kuras atļaujiet man līdzdalīt arī šodien jums, lai arī mēs iespējams mostos no tā miega, kurā mēs iespējams esam iemiguši un būt nomodā, jo kungs Jēzus Kristus nāk, viņš nāk un negribās, lai mēs šo notikumu, kad viņš sauks savus līgavus, nebūtu tie, kas neesam gatavi. Tāpēc būsim modri un būsim lūkšanas stāvoklī ik brīdi. Vai esat dzirdējuši tādu vīru kā Ronaldu Džeraldu Veinu? Es arī neesmu dzirdējis, bet izrādās viņš bija viens no līdzīpašniekiem vai dibinātājiem, kas dibināja šobrīd ļoti slavenu firmu, kas saucās Apple. Es domāju, jūs visi zinat tādu firmu, ja nezinat, viņi cik es saprotu, ražo mobīlos telefonus un iespējams daudz ko citu. Viņš tad bija līdzdibinātājs arī, tur bija tāds Steve's Jobs un Steve's Wozniaks. Viņam, šim vīram, tam Veinam, piederēja 10% no uzņēmuma akcijām, un viņš varētu teikt, kad tika nodibināta firma un sāk strādāt, pēc 2 nedēļām viņš no savām akcijām atteicās un par $2300 viņas paņēma atpakaļ. Nepagāja ilgs laiks un tai pašā gadā viņam, varētu teikt, pienāca čeks vēl par kaut kādu naudas summu, ka viņš nepieprasīs nekādas vai necels nekādas prasības pret šo uzņēmumu. Un ziniet, kas notika tālāk? Tālāk notika, ka šis uzņēmums ļoti strauji auga, ļoti strauji attīstījās, un viss viņa apgrozījums jau aizgāja ne tikai tūkstošos, ko viņi sākumā tur ieguldīja, bet aizgāja jau miljonos. Un ar katru gadu šis skaitlis ar vienu pieauga un dubultojās. Un interesanti, 2012. gadā Apple kļuva par vislielāko publisko tirgotāju korporāciju, kāda viena tajā laikā bija. Un tā maksāja aptuveni 630 miljardus amerikāņu dolāru. Ja Ronalds Veins būtu saglabājis savus 10% akcijas, viņu akciju vērtība tajā laikā, 2012. gadā, būtu 35 miljardi. Iespaidīgi. Bet redziet, tas viens solis, ko viņš bija nolēmis izņemt šo naudu, jo iespējams neticēja tam, ka kaut kas šeit var labs veidoties. Un skatoties atpakaļ, iedomājieties, viņš noteikti domāja par to, Kāpēc es izņēmu naudu? Kāpēc man nepietika tik daudz gudrība, lai es turpinātu pelnīt ar šīm akcijām arī šo baltdienu? Un te mēs varētu teikt, tādā līdzībā pienākam pie šodienas tēmas par šīm 10 minām, jo mēs redzēsim, ka ir cilvēki, kas uzticīgi ir šīm minām, tie strādā, tie darbojās, tie pelna, bet ir arī tādi, kas nav tik uzticīgi, viņi apslēpj to, ko Dievs ir devis. Tāpēc Jēzus principā uz visām savām līdzībām, kuras viņš ir stāstījis un atstājis arī mums, viņš smēlās to no ikdienas dzīves, no ikdienas paražām un tradīcijām, gan arī no lauksaimniecības dzīves, kā šis sējais. Jēzus balsta arī šo līdzību par minu, arī uz vēsturiskiem notikumiem, un arī mēs caurlūkosim kādus notikumus, kas tieši attieksies uz šo te līdzību. Ļoti līdzība ir arī Mateja evaņģēlija 25. nodaļā, kur tiek runāts arī par talantiem.
Bet tas ir cits gadījums, cita vieta, cita doma, un mēs pie tā šodien neapstāsimies, bet mēs apstāsimies tikai un vienīgi pie tās līdzības, kas mums ir dot šīs 10 minas, 10 kalpiem, 10 vergiem, un katram kalpam tika dota viena mina. Un tāpēc pirmais punkts, ko šodien aplūkosim, ir kunga aiziešana. Un atvērsim šīs dienas lasījumā, tas ir Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas 12. pantu. Un 12. pantā ir sacīti sekojoši vārdi. Viņš teica, kāds augstas kārtas cilvēks devās ceļā uz tālu zemi, lai saņemtu valstību, un pēc tam pārnāktu mājās. Mēs šo pantu aplūkosim no divām pusēm. Viena puse būs vēsturiska puse, un otra puse būs garīga puse. Tātad mums ir svarīgi arī saprast, kāpēc Jēzus Kristus atrodas tuvu Jeruzālēmē, atrodas Jērikā, Caķeja namā, un tur, kā mēs zinām, notika brīnums, Caķejs atgriezās, un Jēzus Kristus ļoti plaši un daudz iespējams arī sludināja arī šajā namā. Un viena no šīm sludināšanām bija šī brīnišķīgā līdzība. Tātad pirmkārt, šis vēsturiskais aspekts. Jūs zinat, un iespējams esat pat lasījuši vai klausījušies tādu jūdu vēsturnieku, tā laika vēsturnieku Josifu Flāviju. Un viņam ir ebreju senlietas. Un tur viņš stāsta arī par to, ka šis Herods lielais, kurš valdīja tajā laikā Jūdejā, tad, kad viņš nomira, tad viņa valstība, viņa vadība tika atdota 3 mantiniekiem. Un viens no mantiniekiem bija Arhelaus. Arī viņš tiek pieminēts rakstos kā ļoti nežēlīgs. Un atcerieties arī pat Jāzeps ar Mariju, kad sadzirdēja balsi no eņģeļa, kas lika viņiem iet atpakaļ no Ēģiptes. Viņš zināja, ka Arhelaus ir par valdnieku, viņš baidījās. Baidījās vienkārši nākt atpakaļ un baidījās arī, protams, par mazā bērniņa Jēzus Kristus dzīvību. Bet neskatoties uz to, lūk, mēs redzam, ka šis Arhelaus tomēr valdīja, un mēs zinām, ka viņa valdīšanas teritorija bija, kā mēs pazīstam, Samarija, Jūdeja un Idumija. Šīs 3 teritorijas, varētu teikt, lielākā daļa no šodienas Izraēlas valsts. Un Arhelau ego, varētu teikt, bija pārpildīta ar to, ka viņam nav lūk šis ķēniņa tituls. Un tāpēc viņš devās arī uz Romu, visu kopā ar savu ģimeni un iespējams vēl tur ar kādiem cilvēkiem, un gribēja saņemt lūk šo te titulu. Un mūsu lasījuma 14. pantā mēs lasām sekojošus vārdus. Bet viņa tautieši viņu ienīzdami, viņam aiz muguras nosūtīja vēstnešus un lika pateikt, mēs negribam, ka šis pār mums valda. Romā, lūk, ieradās arī 50 plus mīnus, tā viņš raksta, 50 ebreju un samarieši, kas bija ceļojuši pa citu ceļu, lai lūgtu šim Romas ķeizaram Augustam, lai nedod viņam šo ķēniņa titulu. Un, protams, Romā pievienojās vēl 8000 ebreji, kas dzīvoja tanī laikā un arī gāja pie šī ķēniņa un lūdzu nedod viņam, jo viņš ir slepkau, viņš ir varmā, ka viņš Paskā svētkos ir nogalinājis tur 3000 cilvēkus un ielicis tos templī sakrāmējis. Redziet, tas parāda to, ka viņš ir tāds pats kā viņa tēvs, lielais Herods. Bet neskatoties uz to, Cēzars tomēr viņam neiedeva šo te titulu, bet apsolīja, ka viņš kaut kad nākotnē arī viņam iedos to. Redziet, tas parāda to, ka šajā laicīgajā dzīvē un jūdiem tas īpaši bija zināms, it sevišķi Jērikas iedzīvotājiem,
Un tas, lūk, parāda to, ka šie ķēniņi, kas grib valdīt, kas grib parāda to, ka viņi ir konkrētā gadījumā ir slepkavas un uz viņiem nevar likt lielu cerību. Kā mēs zinām, arī šodien, šīs dienas laikmetā arī ļoti daudz cilvēku, ja viņi kļūst par valdniekiem, par valsts prezidentiem vai kādām augstām amatpersonām, ir ļoti daudz cilvēku, kas brauc uz Romu, uz Vatikānu, lai saņemtu šī cilvēka svētību. Tieši tāpatās mēs zinām, ka arī ļoti daudz vēstnieki, vai tas ir Latvijas pārstāvniecība kādā citā valstī, arī viņi iet pie augstām amatpersonām un izlūdzās šo svētību, ka viņi var šeit strādāt un parādīt, kas ir Latvija citās valstīs. Protams, ir mums šodien demokrātija, jā, ir šodien arī cilvēki, kas stāv ar plakātiem, mēs negribam, lai šis valda pār mums. Tātad, redziet, šī tā laicīgā puse, šī vēsturiskā puse, ko arī jūdi ļoti labi zināja. Bet tagad mums ir pats galvenais šī otrā puse, šis garīgā puse, kur ir ļoti svarīga arī mums šodien, 21. gadsimta cilvēkiem. Nu, lūk, stāsts iesākās ar to, ka kāds augstas kārtas cilvēks dodās prom un dodās, lai saņemtu valstību. Un, protams, mēs noprotam, ka šeit tiek runāts par Jēzu Kristu. Mēs zinām, ka Jēzus Kristus ir cilvēks, kurā ir iemiesojies Dievs un kuram ir jādodas arī uz šo tālo zemi, uz debesīm pie savu debesu tēva, lai saņemtu lūk šo te ķēniņu valsti. Bet pēc tam viņam, kad viņš ir saņēmis šo ķēniņu valsts, viņam jādodas atpakaļ, jādodas atkal mājās. Un te mēs noprotam, ka arī šajā vietā parādās jau tas, kad Kristus nāks, Kristus būs mūsu vidū. Kristus nāks un katru vienu no mums tiesās. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lūk, lai mēs nepazaudētu šo saikni ar varano Dievu jau šobrīd. Un interesanti, Atklāsmes grāmatā, 2. nodaļā, mēs jau varētu teikt, redzam, kā Jānis apraksta tos notikumus tad, kad tie vēl tikai būs, bet tie jau mums ir atklāti mums kā Dieva bērniem, lai mēs zinātu. Un lūk, no 26. līdz 27. pantam mēs lasām sekojošus vārdus. Atklāsmes grāmata 2, no 26 līdz 27. Un tam, kas uzvar, kas dara manus darbus līdz galam, es došu varu pār tautām. Un viņš tās ganīs ar dzelzs zizli, kā māla traukus sadauza. Kā arī es esmu saņēmis varu no mana tēva. Redziet, jau šeit mēs ieraugam to, kad lūk, tie, kas uzvar un dara, tas atsauksies arī uz šodienas līdzību, ko mēs redzēsim, kā mēs, kā kalpi, kā vergi strādājam priekš savu kungu, un vai mēs kaut ko pelnam priekš savu kungu. Un lūk, šeit arī mēs redzam tikai tie, kas uzvar un dara, tos Jēzus Kristus dos viņiem varu pār tautām. Šīs 10 vai šīs 5 pilsētas, kuras tu būsi nopelnījis šajā te laika posmā. Un tieši tāpatās arī mēs redzam 27. pantā, jo es esmu saņēmis varu no sava tēva. Un tagad es varu nākt atpakaļ uz zemi un šeit valdīt. Un tāds mirklis arī pienāks. Patiesi, mūsu kungs Jēzus Kristus ir cienīgs saņemt šīs augstās kārtas personas titulu. Ne jau tāpēc, ka viņš ir šo disciltību kaut kā nopelnījis, ka viņš ir Dāvida iespējams pēctecis. Nē, mīļie, tā ir viņa dievišķā daba. Tā ir viņa brīnišķīgā dievišķā daba, kur Kristus, jo Kristus taču ir laipns, Kristus ir dāsns, žēlsirdīgs. Viņā ir mūžīgs spēks, svētums, taisnīgums, līdzjūtīgums, gudrība. Viņš ir visu redzošs, zinošs, varens, bezgalīgs, neaptverams, nemainīgs, pacietīgs.
tāds, kas dod savu mīlestību, savu sirdi visām tautām. Un mēs redzam, atgriežoties atkal mūsu lasījumu 14. pāntā, mēs redzam, ka tautieši viņu ienīda, aiz viņu muguras nosūtīja vēstnešus un lika pateikt, mēs negribam, ka šis valda pār mums. Un mēs redzam, ka arī evaņģēlijos mēs kaut ko līdzīgu varam atrast, un Jāņa evaņģēlija 19. nodaļā mēs redzam, ka Jēzus Kristus stāv Poncija Pilāta priekšā, un tauta kliedz un brēc. Nav neviena ķēniņa, nav neviena cita ķēniņa kā tikai ķeizars. Nost ar šo, nost, mums nevajag Jēzu Kristu. Dod mums labāk Barabu, mums labāk dod slepkavu, bet šo nost, sit viņu krustā. Redziet, tas parāda to, ka lūk, šie te jūdu tauta arī bija sacēlušies pret mūsu kungu un pestītāju, un tanī laikā, varētu teikt, brēkdam brēc, ka viņi negrib Jēzu Kristu par valdnieku. Pats Jēzus Kristus skaidri un gaiši teica, kas nav ar mani, tas ir pret mani, kas ar mani nesakrāja, tas izkais. Bet es dikti gribu, ka mēs būtu ar Kristu, ka mēs būtu ar savu kungu un ka mēs sakrājam nevis šo laicīgo mantu, kas šeit ir vajadzīga, lai mēs šeit dzīvot, bet tur debesīs, kur rūsa un koda nēda, kur zagļi nezog, tur ir mūsu īstās mājas un tur būs īstā mūsu apbalvošana, ko mēs saņemsim no tā kunga. Kas notiek šodien? Atveriet lūdzu Psalms 2. Psalms 2. Un mēs redzēsim, ka arī jau vecā derībā varētu teikt, ka cilvēki saceļās pret varano Dievu. Un mēs lasām pirmos 3 pāntus. Psalms 2, 1, 3. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņu svaidīto. Un 3. pāns. Sarausim viņa važas un metīsim prom viņa saistekļus. Redziet, mēs redzam, ka lūk šajā sirds neprātā cilvēki atsakās no kunga un ķēniņa. Un man tā šeit tur tālāk bija teikts, ka tas kungs tur augšā, kas sēž debesu tronī, smējās. Ak jūs niecības, ko jūs darat? Un nevelti pat Jēzus Kristus pie krusta teica, Tēvs, piedod viņiem, jo viņi tiešām nezin, ko viņi dara. Kāds augstāks kārts cilvēks dodas prom, un viņš dod saviem kalpiem noteiktu naudas summu. Un sagaida, ka viņi veiks darījumu viņu vietā. Un šodien liekas, kāds darījums mēs varam veikt Kristu tavā vietā? Kas mums ir jādara, lai šodien mēs varētu nopelnīt priekš tevis kaut 1 centu? Bet atcerieties arī Jāņa evaņģēlijā, Jēzus Kristus skaidri un gaiši teica, viņš teica, es aizēju tagad pie Tēva. Bet jūs darīsiet vēl lielākas lietas, nekā darīju es. Tātad viņš uzticēja tev kaut ko lielāku, nekā pats Jēzus Kristus darīja. Atceries to. Nenoniecini to minu, ko šodien Jēzus Kristus tev ir devis, lai tu ietu un darītu ar viņu brīnumainas lietas, pat lielākas, nekā to darīja Jēzus Kristus. Tautai neizdevās atturēt Arhelau no troņa. Tā arī pretiniekiem, šiem zemes ķēniņiem un valdniekiem neizdevās, un arī neizdosies apturēt Jēzu no viņa troņa. Jēzus atgriezīsies kā ķēniņš un kungs, un visas valsts kļūs par viņu valstību, un visa pasauli viņš pārvaldīs no Jeruzālemes. Tie, kas ienīst Jēzu Kristu, kas ienīst evaņģēliju un noraida to, tomēr satiksies.
satiksies ar Jēzu Kristu kā ar ķēniņu, kā ar tiesnesi, kā ar bendi. Katram būs sava daļa, pie kuras tu piederēsi. Un šodienas līdzībā mēs redzam 3 kategoriju vergus. Tie ir taisnie, tie ir slinkie un tie ir ienaidnieki. Un par tiem mēs arī šodien nedaudz parunāsim. 2. punkts. Pirms kunga atgriešanās. Šodienas lasījumā 13. pāntā mēs lasām. Un attaicinājis 10 no saviem kalpiem, viņš tiem deva 10 minas un sacīja tiem: pelnaties ar to, iekāms es pārnākšu. Mums nav jābūt vergiem, kas tērē ķēniņu naudu pēc savām ērtībām. Mūsu ķēniņš mums ir devis uzdevumu, kas jāpaveic cītīgi, pagodinot Dievu un parādot cilvēkiem ceļu uz brīvību no Sātana varas. Ja mēs dzīvojam tumsas laikmetā, mēs dzīvojam pievilšanas laikmetā, mēs dzīvojam tādā laikmetā, kuru jau iepriekš Kristus brīdināja, ka ir antikristi un viņi jau ir izgājuši un dara savu ļauno darbu. Dieva mīlestība, šī žēlstības vēsts ir uzticēta tiem, kas tic. Jo šis augstākās kārtas cilvēks pasauc šos 10 vergus un deva viņam katram par vienai minai. Vergs, kā mēs visi un bieži dzirdam, ir dulos. Un tas nenozīmē tikai to, ka tas ir vergs, kuru var sist, nokaut un darīt jebko ar viņu. Nē. No šodienas līdzības mēs redzam kaut ko citu. Tam ir bišķi plašāka nozīme. Dulos var attiekties arī uz ļoti uzticamu vergu, kuram var uzticēt kaut ko. Un mēs šajā līdzībā to arī redzam. Viņš pasauc savus vergus un dod katram. Dod katram vienādu summu, 1 minu. Lūk, tad tieši šis to arī šeit nozīmē, ka uz šo vergu, uz tevi, ja tu esi atgriezies no saviem grēkiem, tev var uzticēt šo minu. Viņš iedeva 1 summu, un tā ir 3 mēnešu algu apmērs. Un teica: eita un dariet ar to, vairojiet to, un tad, kad es atnākšu, lai es varētu saņemt arī augļus. Šajā līdzībā mēs noprotam, te parādās šis sējas un pļaujas likums. Iemet, dari savu brīnišķīgo darbu, kas tev ir uzticēts no paša kunga un pestītāja, tad tu redzēsi, ka tev būs 30-kārtīgi, 60-kārtīgi, 100-kārtīgi augļi, kurus būs nesuši šī brīnišķīgā mina, ko tev Dievs ir uzticējis. Starp citu, vārds pelnaties grieķiski nozīmē to un to, man ir grūti viņu izrunāt. Bet šis grieķu vārds, no šī grieķu vārda ir iegūts vārds pragmatisks. Pragmatisks. Kas labi pārvalda un ienesīgi pārvalda viņam nodoto kapitālu. Tu esi pragmatisks vergs. Tu esi pragmatisks kristietis. Jautājums šodien tev. Vai tev šī dotā mina ir par apgrūtinājumu? Vai tieši otrādi, tu ar viņu kaut ko dari? Ja vēlaties būt uzticams vergs, ja vēlies arī nākotnē kaut kad atalgots, ja tev ir mīlestība pret Kristu, ja tev ir apņemšanās nokļūt Dieva valstībā, tad šo uzticību parāda līdz galam. Ne tikai sākumā. Sākumā viss ir labi. Sākumā, šai neteiksim līdzībā, bet maratonā visi ir labi. Visi sākumā skrien, bet aizskrien tikai tas, kas iztur līdz galam. Un tas nav viegli.
Lai Dievs dod mums, ka mēs izturam to līdz galam, atcerieties, ko lasījām no Atklāsmes grāmatas 2. nodaļas, tur 26. panta, tie, kas dara manus darbus līdz galam, tie tiks atalgoti. Izmanto savu iespēju pastāvīgi lietot tev doto ķēniņa minu. Pelnaties. Tad vēl viens pragmatiskais vergs, viņš saka, man ir jāpelnās, man ķēniņš ir uzticējis šo minu, man ir viņu jāvairo. Tas ir aicinājums dzīvot dzīvi, kas godina prombūtnē esošo šo augstās kārtas cilvēku, un kas maksimāli izmanto visas tās dāvanas vai privilēģijas, iespējas un pienākums, kuras ir nodrošinājis Dievs, lai šī mina strādātu. Dievs tās ir nodrošinājis. Tāpēc izmanto savu iespēju, tev taču ir ķēniņa mina. Uzticies viņai, uzticies Dievam. Trešais, ko mēs varam par pragmatisku runāt, šī mina parādīs, vai tu mīli savu kungu, vai tu godā un cienu, vai tu esi uzticams, vai tieši pretēji. Dievu tu nemīli, Dievs tev ir vienaldzīgs, un šī mina, ko Dievs tev ir devis, tev arī būs vienaldzīgi. Arī tādi cilvēki, kā mēs no šīs līdzības redzam, ir, bija un iespējams arī nākotnē būs. Izmanto savu iespēju, vairo tev doto ķēniņu minu. Pastāv vairāk varianti par to, ko šajā līdzībā simbolizē viena mina. Un par to parunāsim nedaudz sīkāk. Pirmkārt, mina simbolizē iespējams laiku. Mums visiem ir dots vienāds laiks. Vienā diennaktī ir tik stundas, cik ir. Vienā nedēļā ir tik dienu un tik stundu, cik viņas ir. Un tās ir vienādas tev un man. Tātad arī, lūk, ja tu vienu brīdi apsēstos un nomierinātos no šīs pasaules un padomāt, cik laika es tērēju Dievu valstībai, cik laika es tērēju, lai vairot šo minu, vai tieši pretēji, cik laika es tērēju, lai apmierinātu savas vajadzības, lai sēdētu, internetā un daudz kur citur un nevairotu diena doto minu. Tu pazaudēji laiku, tu pazaudēji to iespēju, ko Dievs tev deva, bet tu iztērēji to nelietderīgi. Kolosiešiem 4:5 ir teikts, izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes. Un tālāk ir teikts, izmantojiet šo laiku. Tas ir aicinājums tev un man, tie, kas ir ārpus draudzes. Un viņi nezina, ka Dievs ir mīlestība, ka Dievs aicina ikvienu atgriezties no grēkiem un kļūt par Dievu bērniem un nokļūt tajā brīnišķīgā valstībā. Tas ir uzdevums tev un man. Izmanto šo laiku. Pāvils arī Efeziešiem saka 5:16, viņš saka, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Nav mums šeit svētlaima. Ieslēdz to televizoru un apskaties 8 ziņas. Kādas ziņas tur dominē? Kas tur notiek? Kas pasaulē cepās un vārās? Kāri un kāru daudzināšana, zemestrīces un epidēmijas. Un kas tik vēl ne? Piepildās Dieva dotie vārdi. Un par to mēs varam priecāties. Mēs, kas pazīstam Kristu, bet tāpēc, zinot, ka šis laiks ir palicis pavisam īsu brīdi, dosimies ārpusē. Kā ir teikts, izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes, izmantojiet laiku. Pāvilam tas bija 30 gadi. Mums vecam mācītājiem tas bija 60 gadi. Cik tev gadi ir doti, lai tu sludinātu, lai tu vairotu šo minu? Laiks. Tas nemitīgi skrien, un to nevar atgriezt atpakaļ.
Otrkārt, mina simbolizē evanģelizāciju, kas tiek dota visiem, pilnīgi visiem ticīgajiem vienādā daudzumā. Kristus, atcerieties, to lielo uzdevumu ir devis mums. Ej un sludini, ej un padari par Dievu bērniem visas tautas, tās kristīdami un sludinādams, lai viņi atgriežas no savu ļaunā ceļa. Tātad arī Pāvils 1. Tesaloņķiešiem 2 raksta, ka Dievs pārbauda mūsu sirdis. Un tikai tad, kad Dievs ir pārbaudījis tavu sirdi, viņš uztic, ko tev iet un sludināt. 1. Timoteja 2:4. Bet mēs runājam tāpēc. Kāpēc mēs runājam? Tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem, uzticēdams mums ko? Evaņģēliju. Un to mēs gribam darīt. Un tas ir jādara mums, katram, kuru Dievs ir izredzējis un aicinājis. Ja tu esi Dieva bērns, ja tu esi piedzimis no augšienes, evaņģelizē. Tev ir dota mina. Dari ar to kaut ko. Nenoglabā. Un cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda mūsu sirdis. Lūk, tātad Dievs tevi izved, izkausē, kausē, noņem visu tos netīrumus no tā kā kausētā zeltā, noņem nost, lai šis būtu tīrs un dzidrs, un tikai tad tu vari būt drošs un tu būsi cienīgs nest evaņģēliju. Jo tev Kristus vai ķēniņš ir devis šo te brīnišķīgo minu. Treškārt, iespējams, ko mina simbolizē, tā ir nauda. Kā fizisks līdzeklis, mēs pie tā esam pieraduši, mēs pie tā esam, varētu teikt, apauguši ar to, ka bez naudas mēs zinām, mēs nenieka nespējam. Tāpatās mēs saprotam arī no rakstiem un no evaņģēlija, ka arī ar naudas daudzumu, ko es šeit dzīvē nopelnīšu, tāds cilvēks kā Masks, kurš skaitās tā kā pasaulē bagātākais cilvēks. Vai tiešām ar naudas daudzumu, ko viņš tur ir sapelnījis, viņš ieies debesu valstībā? Stipri šaubos. Un vai tev, kuram nav nekā, kuram varbūt ir tikai tik, cik tu esi savā dzīvē nopelnījis, arī tu neieiesi. Arī tu neieies ar to daudzumu, kas tev ir. Bet nauda mums ir vajadzīga. Un arī Dievs lieto šo naudu, lai vairotu lūk evaņģēliju. Dievs māca arī Lūkas evaņģēliju, atšķiriet 10 nodaļas atpakaļ, 9. nodaļā, 2. 3. pantā, tur ir teikti interesanti vārdi. Un tad, kad viņš savus mācekļus ataicināja pie sevis, viņš viņiem teica, un viņš tos izsūtīja sludināt Dievu valstību un dziedināt. Tiem sacīdams, neņemiet neko līdzi ceļā, ne zizli, ne ceļa somu, ne maizi, ne naudu, ne arī 2 svārkus. Neņem neko, tev neko nevajag. Mācies uzticēties man, Kristum, Dievam. Mācies uzticēties, un Dievs tev piešķirs. Katrā pilsētā, katrā mājā, kurā tu ieies un sludinās, un kur ar mieru tev uzņems, tur tev pabaros. Tur tev viss nodrošinās, arī naktsmājas. Bet pasludini viņiem evaņģēliju. Pasludini. Tāpēc nauda ir svarīga, bet ne tā svarīgākā lieta, kas mums šodien ir nepieciešama. Tāpēc arī Pāvils Timoteju mudina darīt labus un dāsnus darbus ar to naudu, ko Dievs katram piešķir. Atveriet 1. Timoteja vēstuli 6. nodaļu, izlasīsim no 17. līdz 19. pantam. 1. Timoteja 6, no 17 līdz 19. Bet tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā, piekodini, lai viņi nebūtu augstprātīgi un neliktu cerību uz nedrošu bagātību. Bet uz ko mēs liekam savu cerību? Tālāk ir atbilde.
bet uz Dievu. Ievērojiet atkal. Tātad mēs neliekam savu cerību uz šo naudu, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt, lai viņi darītu labu, būtu bagāti labos darbos, devīgi, nesautīgi, uzkrādami sev labu mantas pamatu nākamai dzīvei, ka iegūtu īsto dzīvību. Ja tu tā darīsi, to naudu, ko tu šeit, tos dolārus vai tos eiro vai ko citu, ko tu krāji, tu jau līdz nepaņemsi. Bet tu paņemsi tās naudas vienības līdzi, ko tu būsi darījis lūk ar šo labiem darbiem, devīgs un nesautīgs. Tikai tie, kas būs kalpojuši Kristum no visas sirds, no visu savu spēku un visu savu prātu. Tikai tos Dievs svētīs. Un tikai tie brīnišķīgie darbi, lūk, aiziet tur debesīs, un tā būs tā brīnišķīgā lādīte, kurā tavi darbi tiks sakrāti, un Dievs tevi atalgos. Un to šodienas līdzība mums pastāsta un parāda. Arī Kristus. Gan Matejā, gan Lūkas evaņģēlijā. Viņš rāda to, ka šīs laicīgās lietas, kuras mums ir nodotas, tās ir iznīcīgas. Viņš tam bagātnieku jauneklim teica, pārdod to visu, pārdod, izdal to nabagiem, tas tev nav vajadzīgs, seko man. Tāpatās arī nekrājiet šīs te mantas virs zemes. Atcerieties arī šis bagātais lauksaimnieks, kurš bija prieka pilns, viņš teica, super, beidzot, man pilni šķūņi, es vēl piecelšu tur vēl kāds 20 klāt, piepildīšu tos, un beidzot man dzīve sāksies. Nē, tai pašā naktī viņa dzīvība tika atprasīta. Cik bagāts viņš tur bija? Tur, Dieva valstībā, ar to savu šķūni, ar tiem saviem graudiem. Cik bagāts viņš bija? Viņš gāja kādam evaņģelizēja. Viņš kādam stāstīja ar to savu naudu, ko viņš bija nopelnījis. Nē, sēdēja kā tāds, kas sēž virsū, tītars, jā. Sēž virsū un viss. Vienā stāstā es esmu dzirdējis, ka viens bagātnieks ar tur savu naudu bija sakrājis tur alā kaut kādos slepenos savus zelta tos rituļus tur salicis, tā kā sieru. Un tās durvis aizcirtās. Viņš netika ārā un nomira. Un nomira tur. Redziet, bagātība neko nedod. Badā nomira. Miljoni stāvēja tur, miljardi stāvēja tur. Bet viņš ir nabags Dievā. Trešais punkts. Katra cilvēka darbs tiks atalgots. Šīs dienas lasījums 15. pāns. Bet viņš pārnāca, kad bija valdību saņēmis un lika atsaukt kalpus, kuriem viņš bija devis naudu, lai pārliecinātos, ko katrs ar to ir darījis. Mums ir jāiegulda savs laiks, sava enerģija, sava nauda debesu valstības paplašināšanai. Visi kristieši tiks saukti pie atbildības. Neviens nepaies garām. Un nedomā, ka tas ir tikai tur tiem mācītājiem, tur sludinātājiem, tur misionāriem. Nē, katram. Ja tu esi atgriezies, ja tu esi Dieva bērns, tad arī tev ir uzticēts kaut kas. Kalpo ar to mazumiņu. Tad tas mazumiņš, tā mina, ir mazākais, ko vien var dabūt no Dieva. Un viņš teica, pietiek tev ar to, ej un kalpo. Pārdomā par laiku. Kad ieguldīja Dieva resursus kāda cilvēka dzīvē.
Un tad, kad tu ieguldīji šai cilvēkā kādus resursus, un tu redzēsi augļus, vai tavs sirds nepriecāsies? Vai tavs kājas, kas nes šo labo vēstu šim cilvēkam, vai viņa nepriecāsies, kad cilvēks ir atgriezies, kad cilvēks ir saņēmis pestīšanu, kā caķējs? Vai tiešām mums tas ir vienaldzīgi? Varbūt tas ir cilvēkam, viņš varbūt piedzīvoja savā dzīvē lielāko brīnumu, ko viņš varēja piedzīvot. Viņš sadzirdēja evaņģēliju. Cik daudz cilvēki iet pa dažādām durvīm un atsitās pret sienu, kā tādā strupceļā. Iet nākošajās durvīs un atkal atsitās. Jo nav kas iet, nav kas viņam pastāst patiesību. Bet minna kabatā tev ir. Minnu Dievs tev ir devis. Varbūt tas ir tavs draugs. Varbūt ģimenes loceklis vai kāds, kam ir iespējams tu dzīves posmā esi palīdzējis. Un tad kādas sajūtas tev radīja apziņa, ka šis cilvēks ir mainījies, ka šis cilvēks ir nostājies uz Dieva ceļu, ka viņš ir atgriezies. Atcerieties, arī eņģeļi debesīs priecājās par ko? Par vienu atgrieztu grēcinieku. Tad mēs? Nē. Mums ir vienaldzīgi. Pirmais apakšpunkts. Taisnā verga atalgojums. Atklāsums grāmata. Brīnišķīga grāmata. Un atklāsums grāmatā mēs redzam, kad Jēzus Kristus baltā zirgā nāk ar visu savu svēto pulku, nāk atpakaļ šeit virs zemes, nodibināt savu godības varano valstību. Un viss, ko varētu teikt vecā derība jau runāja, ko runāja apustuļi, ko runāja pats Jēzus Kristus, lūk, laiks ir piepildīts. Laiks ir beidzot visā tajā, kas ir atklāsums grāmatā un visā Bībelē rakstīts, beidzot notiek. Ir sācies kas? Norēķina laiks. Kristus ir atnācis. Un tagad mums, kā kristiešiem, ir jādod atskaiti kungam. Un 16. pantā no šodienas lasījuma mēs lasām līdz pat 19. Tad ieradās pirmais un sacīja: Kungs, tava mina piepelnīja 10 minas. Tad viņš tam teica: Labi, tu godīgais kalps, tāpēc, ka tu mazā lietā esi bijis uzticams, es tev dodu varu pār 10 pilsētām. Pēc tam nāca otrs un sacīja: Tavu mina, kungs, piepelnīja 5 minas. Arī šim viņš sacīja: Arī tevi es iecelšu pār 5 pilsētām. Dzirdējāt, ko šie vergi teica? Viņi nesit krūtī. Es to izdarīju. Es sagādāju tev peļņu. Bet šie vergi ko teica? Tava mina piepelnīja 10 un 5. Tava mina, kungs, darīja šos brīnišķīgos darbus. Saimnieki, tava mina to izdarīja. Tu radīji laiku, lai es apstātos un sāktu sarunu. Tu radīji situāciju, lai es atteiktos, lai es tiktos ar kādu cilvēku un viņam evaņģelizētu. Tu atvēri, saimnieku, cilvēkam sirdi, lai šī mina parādītu un atklātu patiesību. Redziet, tātad nevis es, nevis tu, nevis kaut kas. Sātans jau ar savu es tika nomests. Nē, mums visiem ir jānorāda uz kungu. Kungs, tu darīji, tu pašķīri, tu
man devi. Un tā ir liela starpība. Kad mācekļi atnāca, atcerieties, no lielā Kristus dotā uzdevuma, arī viņi priecājās, viņi teica, wow, mums pat ļaunie gari paklausa. Viņš teica, nē, tas viss ir sīkums. Tas viss ir sīkums, bet priecājieties, ko? Kad tavs un mans vārds ir ierakstīts debesīs. Kad mans un tavs vārds ir ierakstīts Kristus caurdurtajās rokās. Viņš ir tevis atvērs. Viņš tev dod visu gudrību, spēku, lai viss tas izdotos. Viņš tev ir devis minu. Un tad saimnieks teica, labi darīts, kalps, vergs, labi tu darīji, tu piepelnīji tik un tik, un es tev dodu tagad tik un tik pilsētas. Stādaties priekšā, tu būsi pārvaldnieks pār kādām pilsētām. Esi uzticīgs. Dievs novērtēs, noteikti novērtēs tavu kalpošanu, ko tu maksimāli būsi darījis, lai viņu pagodinātu. Jo kādu dienu, kaut kad, Kristus nāks, un viņš atlīdzinās ikvienam. Pāvils, kas varētu teikt šo atlīdzības vai šo soda un norēķinu vietu sauc par Bemas vietu. Es personīgi ar brāļiem un māsām, kad bijām Grieķijā, mēs redzējām, ko nozīmē Bemas vieta. Tas bija paaugstinājums, kur sēdēja ķēniņš vai soģis un noteica tur apakšā tam vergam vai tam, kurš bija atvests kaut kādu spriedumu. Tad arī mēs stāvēsim, lūk, šī ķēniņa priekšā, šī Bemas vieta būs, kas dos tev atlīdzību. Vai tu būsi kalpojis ar zeltu, sudrabu, dārgakmeņiem, vai tu būsi kalpojis savā dzīvē ar kādiem atkritumiem, kas sadeg ar koku. Arī Pēters aicina pielikt visas pūles, lai tu parādītu ticību, likumību, atturību, pacietību, dievbijību, brālību, mīlestību. Ja tev šis viss ir, ja tev kaut kas trūks, lūdz Dievu un sāc kalpot, lūk, ar šo pašu ticību, kas tev ir dota. Tālāk, kad tu ticēsi, tad nāks tev arī likumība. Tu atteiksies no visām draņķībām, kas ir tavā dzīvē. Tu tās gribēsi izmiest ārā no savas dzīves, no savas sirds. Un tā tu vairosi to mīlestību, ko Dievs caur šo minu tev būs devis. Un tikai tad tu saņemsi šo uzslavu. Mēs esam tikai tādi mazi starpnieciņi. Bet tev būs jāatskaitās. Kādas zivis tu šai evaņģēlija tīklā būs ievilcis. Tev būs par to jāatskaitās. Un tev būs jāatskaitās, kad kungs izsūtīja tev un teica, ej uz ielām un salas uz man ķēniņu kāzām un mielastu tur to. Cik tu būsi salasījis tos cilvēkus, kurus ķēniņš tev uzticēja, lai viņi būtu viņu kāzu mīlestā. Mēs visi tiksim atalgoti. Taisnais vergs, vai šie divi taisnie vergi saņems, varētu teikt, ne tikai dubultā, bet 5-kārtīgi un 10-kārtīgi. Otrais apakšpunkts. Katra cilvēka darbs tiks atalgots, ir slinkā verga atalgojums. Atveriet Lūkas 19 no 20. līdz 26. pantam. Tas ir vergs, kas baiļu dēļ paslēpa minu. Un rezultātā to pazaudēja. 20. pāns. Pēc tam trešais nāca un sacīja, kungs, še ir tava mina. Es to biju noglabājis sviedrautā.
Jo es baidījos no tevis, tāpēc, ka tu esi bargs cilvēks. Un ņem, ko tu neesi nolicis, kā arī pļauj, ko neesi sējis. Tad viņš sacīja, no tavas mutes es tevi tiesāšu. Tu nekrietnais kalps. Jo tu zināji, ka es esmu bargs cilvēks, kas ņem, kur viņš nav licis, un pļauj, ko viņš nav sējis. Tāpēc tagad tu manu naudu neesi nodevis naudas miejiem. Tagad es pārnācis to ar augļiem būtu saņēmis atpakaļ. Un uz klātesošiem viņš teica, atņemiet tam viņa minu un dodiet tam, kam ir 10 minas. Tad tie sacīja viņam, kungs, viņam jau ir 10 minas. Bet viņš atbildēja, es jums saku, katram, kam ir, dos, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Aizejot atpakaļ uz 20. pāntu, mēs redzam, ka mūsu tulkojumā ir rakstīts nāca trešais. Ielūkojos atkal grieķu valodā, es viņu nezinu, piedodiet, nepazīstu. Es varu tikai paņemt to, kas ir tur rakstīts. Un grieķu valodā šeit parādās vārds heteros, kas nozīmē kaut kas ļoti atšķirīgs kādai citai personai. Tad nāca cita tipa vergs pie tā kunga. Un garīgi tas nozīmē, ka tie ir tie, kas sevi sauc par mācekļiem, bet nenes augļus. Tādējādi pierādot, ka viņa ticība ir mirusi. Jo tik daudzi cilvēki aizbildinās, viņš saka, man laika nav, man tur jādara tas un tas. Man laika nav, aizbildini man, es esmu laukus tur nopircis. Aizbildini man, lūdzu, es esmu tur lopus paņēmis. Aizbildini man, es esmu apprecējies, vai sievu vai vīru apņēmies. Man nav laika, man jānoņemās tātad ar visām šīm lietām, man nav laika iet un ar to minu tur krāmēties. Slinkais. Šis slinkais vergs šo minu ielika sviedrautā vai kabatas lakatiņā. Sakot, ka baidās no saimnieka. 1. Jāņa vēstulē, 4. nodaļā, 18. pantā, Jānis atgādina tevi un man. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Dzirdējāt? Tātad, ja tu neesi piedzimis no augšienes, ja tu tikai esi šī pienākuma izpildītājs, ja tu tikai šeit esi kā ciemiņš, tad tev ir bail. Tev ir bail no nāves, tev ir bail no tā, kas notiks tur mūžībā. Bet tie, kas ir piedzimuši no augšienes, viņi priecājās. Atcerieties arī Stefans, kuru nomētāja ar akmeņiem, viņš ko darīja? Viņš pacēla savus acis uz augšu un ieraudzīja, kungs, Kristus bija piecēlies un sagaidīja savu kalpu, savu uzticamo kalpu, kurš tieši tāpat ieguldīja savu laiku, savus resursus, lai sludinātu cilvēkiem evaņģēliju. Un tagad jautājums tev, vai kabatas lakatiņā tu kaut ko vērtīgu liec iekšā? Vai šai sviedrautā? Vai kā savādāk viņu var nosaukt, tu kaut ko vērtīgu tur liec. Parasti mēs viņu izmetam ārā vai nu izmazgājam. No tā var secināt, ka šis vergs bija neapdomīgs. Viņu vienkārši nekas neuztrauc. Viņš ielika minu kabatas lakatiņā, ietina to un kabatas lakatiņu ielika kabatā. Un gāja un dzīvoja tā, kā viņš bija pieradis.
Viņam neinteresēja nekas cits. Viņam mina bija, jā, kabats lakatiņā, varbūt tur jau sen jau tas kabats lakatiņš ir tāds, kāds viņš ir. Kāds negods pret Dievu doto minu, ietīt kabats lakatiņā vai sviedrautā, kurš jau kādas pāris dienas varbūt jau ir kabatā. Šāda tipa vergi nevēlās tur tērēt laiku, naudu, savu enerģiju. Un tie ietina savu mīnu kabats lakatiņā, un tie domā, man jau pietiek, man taču kungs iedeva. Es esmu kristīts, iesvētīts, man jau viss ir kārtībā. Man neko dzīvē vairāk nevajag. Un dzīvo tā, kā viņi ir ieraduši. Jo viņi jau nekā ļaunu nedara. Viņi tur savā kabatā to minu. Viņi iet, bet dara ļaunas lietas. Pat atcerieties, rakstīts, Jēkabs laikam rakstīja, kas zina labu darīt un nedara. Kas tas ir? Tas grēko. Grēko. Tieši tāpatās arī šis, kas ielika to minu tai kabats lakatē, viņš grēkoja. Viņš nedarīja neko labu, viņš nevairoja. Viņš nemīlēja savu kungu. Viņš pazaudēja. Viņš neiegūja neko vairāk un pazaudēja arī to, ko Dievs viņam deva, šo te pašu minu. Kāds bija viņa attaisnojums? Es baidījos no tevis, tāpēc, ka tu esi bargs cilvēks. Un tas gal galā vērsās pret viņu pašu. Kristus teica, no tavas mutes izteikto es tevi tiesāšu. Atcerieties, ko tava mute ir sacījusi, ko tava mute būs izdvesusi tiesas dienā, tas tev tiks atklāts. Vai to ar savu muti svētīja, vai to ar savu muti liecināja un stāstīja, vai no tavas mutes nāca neķītras anekdotes, smiekli, šīs pasaules gudrība un nekas vairāk. Jo Dieva dotā minna tev ir kabatā, bet tavs sirds ir tālu prom no šīs minnas, no šī kunga. Padomājiet par to. Interesanti, Mārs bieži ir pieminējis šo vīru, kas bija kristietis, kas aizgāja uz darbu, un pārnākot mājā, viņš teica, sieva prasīja, kā darbā? Neviens neuzzināja, ka es esmu kristietis. Viņam tā minna kabatā bija. Bet neviens neuzzināja. Neviens neuzzināja, ka viņš ir kristietis. Tad viņu neinteresēja. Viņš negāja un neatrada, varētu teikt, to pašu dārgāko pērlīti. Atcerieties, arī vienā līdzējā pārdeva visu un nopirka to pērlīti. Tāpatās arī šī viena atraitne vai kas pazaudēja tur grasi, man tā šķiet. Un kad viņi atrada, viņi priecājās. Tātad redziet un sasauc savus kaimiņus, radus un draugus. Es atradu, es biju pazaudējusi. Ja tu šodien esi kaut ko pazaudējis, meklē to savu kabats lakatiņu, velc viņu ārā un liec viņu darbā. Vai tas bija taisnīgs spriedums? Jā, taisnīgs spriedums. Atņēma viņam to minu. Un pārējie šie 7 vīri, kas tur stāvēja un gaidīja savu norēķinu, viņiem sacīja kungs, atņemiet tam viņa minu un dodiet tam, kam ir 10 minas. Un tie sāka protestēt, viņi saka, pagaidi, kungs, bet viņam jau ir 10 minas. Bet ko kungs pateica? Katram, kam ir, dos. Bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. 26. pāns. Padomā par to, vai tev jau nav atņemta mina? Vai tu joprojām vēl dedz priekš savu kungu ar dievišķo pirmo mīlestību? Vai tomēr tu jau esi to noracis tik tālu, vai izkratījis to kabats lakatiņu un mina ir izkritusi? Un tu esi aizgājis. Un mina tur guļ.
un pasaules tautas min ar kājām to minu. Tas ir taisnīgs spriedums. Ja tev ir viena mina, tev ar to pietiek. Mēs no šīs līdzības redzam, ka arī Dievs deva šo vienu minu visiem. Arī tev, arī man. Varbūt kādam iedeva 100 minas, jo viņš spēja nest. Viņam daudz vairāk vajag. Iespējams, tie ir tie mācītāji, šie sludinātāji. Jā, viņiem ir vairāk. Viņi, kā ir rakstīts, viņi nāks grūtākā tiesā, jo viņiem ir liela atbildība. Bet tev ir tā viena mina, ko tu ar viņu dari. Dievam viņa ir vērtīga. Tev ir vērtība. Vai tu domā, ko es ar to minu? Ko es ar tām 3 mēnešu algām darīšu? Viņš pazaudēja visu. Šim bezvērtīgam vergam tika atņemts. Viņa atņemts iespējas. Viņam tika atņemts arī privilēģijas, amats, iespējams atalgojums. Arī šai līdzībā par sējēju. Atcerieties, Mateja evaņģēlija 13. nodaļā 12. pantā Jēzus Kristus arī teica šos vārdus, jo kam ir, tam tiks dots, un tam būs pārpilnība. Bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Mēs redzam šīs 4 zemes, un šīs 2 zemes, kur bija akmeņi un daži. Viņiem tika dots, viņiem zemīt tur bija, viņiem šī viena mina tika dota. Bet tur neizgāja līdz galam viss. Viņi neizturēja, viņi neiesakņojās. Viņi iespējams šo minu pazaudēja. Viņiem tika atņemts, tika nomākts tas, ko Dievs viņiem bija devis. Šie slinkie kristieši domā, viņš ir bargs, prasīgs, iespējams pat netaisnīgs un negodīgs attiecībā pret viņiem. Bet iespējams viņi nesaprot un neizprot, ka viņi ir kā jaunavs bez eļļas. Un iespējams uz visiem laikiem viņi ir izslēgti no valstības. Bīstami. Atgriezies, sameklē un sāc vairot. 3. apakšpunkts, pēdējais, ienaidnieka atalgojums. Un tas ir rakstīts 27. pantā. Bet manus ienaidniekus, kas negribēja, lai es pār tiem valdītu, atvediet šurp un nokaujiet manā priekšā. Oi, cik daudzi cilvēki negrib, lai pār viņiem valda Kristus. Un Kristus teica, nokaut. Šis vārds lietots ir tikai šeit, nekur citur, nokaut. Un tas nozīmē, tas parāda gan publisku, gan izšķirošu un neatgriezenisku nāves sodu izpildes aktu. Visi ienaidnieki, kas sacēlās pret Kristu, tiks nokauti. Iemesti tumšajās, drausmīgajās bedrēs Sēroguns jūrā un varēs tur priecāties pēdiņās par to, ko viņi darīja. Viņi tur kauks, viņi tur tā kā tas bagātnieks no slāpēm slāpa nost un mokas bija neiznesams. Un tas notiks ar tiem mūžos. Nopietns temats arī par šo runāt. Tie, kas nopelnīja 10-kārtīgi vai 5-kārtīgi, to centās darīt no visas sirds. Un iespējams, pat šie, kas nopelnīja 10, 5, 3, 2 vai pat 1,
Viņi varbūt mūžībā domās, kāpēc es palaidu garām to iespēju un vēl nepiepelnīju savam kungam. Bet viņi priecāsies, viņi teiks, jā, es tomēr darīju, biju uzticīgs savam kungam. Esat redzējuši, neesat redzējuši, ir tāda filma Šindlera saraksts. Tur ir parādīta aina, kā šis vīrs izmantoja savus resursus, lai uzpirktu vāciešus un izglābtu tādā veidā vairāk kā 1000 poļu ebreju no holokausta. Mācīsimies arī no Jēzus Kristus. Mācīsimies, jo viņš ieguldīja tevī un manī. Viņš ieguldīja cilvēkos. Viņš ieguldīja mīlestību. Viņš deva tev šobrīd minu, lai tu ar viņu varētu vairot Dieva valstību. Un iespējams mēs nevienmēr redzēsim tūlītējus evaņģēlija augļus šajā dzīvē, ko mēs būsim darījuši priekš Kristus. Iespējams mēs neredzēsim tās 5 vai 10 minas šobrīd, bet es zinu nākotnē, kad Kristus atnāks, viņš mums atklās. Tu uzticīgais kalps, es tev dodu 10, es tev dodu 5, es tev dodu 3 pilsētas, valdi pār tām kopā ar mani. Lai šī kunga mina tavā dzīvē ir visdārgākais, ko viņš tev ir devis. Gādājiet, vairojiet to, nenorociet tajā netīrajā kabatslakatiņā, bet nesiet to gaismā un dodiet to, lai Dievs tiek tādā veidā pagodināts. Lai Kristus svētī un vada. Āmen.